Miera ielas miers ir maldīgs. Tā ir pati dzīvīgākā un radošākā iela Rīgā. Īpaši pagājušajā sestdienā, kad Miera iela svinēja Miera ielas vasaras svētkus. Aktīva sabiedrība Laima, Arēna Rīga, nākamā pietura Dauna. Simboliskāku ielu Rīgā droši vien būtu grūti atrast. Šeit cilvēki ienāk pasaulē, šeit tiek guldīti zemes klēpī, bet starp šīm divām galējībām visa dzīve. Nu jau kādu laiku visā Miera ielas garumā izplaties Rīgas radošais kvartāls. Un to, kuri grib pievienoties Rīgas dzīves un mākslas baudītāju jau iemīļotajai vietai, kļūst arvien vairāk. Mēs tikko esam beidzot sadrukājuši Miera ielas republikas kartiņas, un tur jau iztrūkst daži, kas ir nāk klāt. Liekas, ka tā vieta ir no gumijas. Telpaugu apmaiņas punkts Mājas Svētība piešķir Miera ielai zaļumu, bet pašceptas kūkas un citus gardumus var atrast Dēdkafē, kas ar 2 gadu ilgo pieredzi jau uzskatām par Miera ielas radošās republikas veterāniem. Ļoti daudz pozitīvu emociju gūts un ļoti daudz pozitīvu atsauksmi dzirdēts, un tāpat laikā viņi ir bijuši arī ļoti grūti. Finansiāli viņi ir ļoti grūti bijuši. Ar radošo domu spēku buteljonā vecām un vairs nederīgām pudelēm tiek dota otra, daudz mākslinieciskāka un vērtīgāka dzīve. Mazais veikaliņš un darbnīca te uzradās tieši pirms gada. Tā saimnieces atzīst, ka ielas kopējais radošais noskaņojums ir arī buteljona veiksmes sastāvdaļa. Kad mēs tikko meklējām to vietu, par tādu Miera ielas republiku, es neko nezināju. Tā bija tāda laimes spēle, bet es esmu ļoti laimīga, ka tas nonākusi šeit, jo man liekas, ka tas nebūtu tas citā vietā. Apvienojoties dažādajām bodītēm, darbnīcām un kafejnīcām, šogad 1. gadu tika svinēti Miera ielas vasaras svētki, kur katrs rādīja, ko nu prot. Kopā var izdarīt daudz. Par to ir pārliecināti arī republikas iemītnieki, tāpēc nodibināta biedrība, lai esošo sadarbību nostiprinātu oficiāli. If you should tell farewell and goodbye, whisper love, kiss me sweet, and we'll go flying high in Berlin, high in the sky up above, we're in love. Šie svētki nebūtu notikuši, mums nebūtu sadarbības, jo tas bija tāds diezgan garš, pašorganizējošs pasākums. Viss kā tāda viena liela ģimene, jo liekas, ja tā Miera iela jau nav gara, tad kas tur 2 minūtes aiziet pie kaimiņa un viens otram izpalīdz. Man arī tulīt jau 5 jādod kabelis, jau jāsarulē un jādod viņiem, tā kā visu laiku ir tā miedarbība. Lai gan Miera ielas radošais kvartāls ir daļa no tā, ko rādīsim 2014. gadā, kad Rīga kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu, pagaidām turisti maz zina par šo pavisam citādo vaipstu Rīgas sejā. Man liekas, vēl ir jāattīstās un vēl ir jāstrādā arī pie popularitātes. Šobrīd Miera iela diezgan labi ir pārdot turistiem ļoti vienkārši. Radošais kvartāls, lūdzu, 11. tramvajs.
Lai gan izskatās viegli, pat laban šķiet Rīgas varenajiem vēl īsti nesanāk. Jau gatavu labu ideju atbalstīt ne tikai ar vārdiem, bet arī darbiem. Par spīti tam Miera ielai piepulcējies Kalnciema kvartāls un Pārdaugava sakoptas radošas un interesantas vietas, kur ne tikai pašiem baudīt dzīvi, bet arī citiem rādīt. Bet bruņnieks reiz bija, kas puķi sagūstīja, nāk tā kā tāli tuvi, to vest uz izgāstuvi, kaut atstāt atmosfēra, to konteinerā vēl.